Tajā pat laikā esmu ļoti apmierināts ar virtuvi. Izcili vienkārši esmu apmierināts ar tēlim, esmu apmierināts ar vietas, apmierināts esmu ar to atsaucību, kas šobrīd ir šeit. Un, teiksim, tas jau laikam būtu pats galvenais. Un organizēt, teiksim, tā visa, piesātināt, cik daudz tie pasākumi. Tas viss ir ļoti labi nostrādājis šobrīd. Mēs pat netiekam galā ar, mēs tiekam galā, bet netiek visi spēlētāji galā ar to lielo daudzumu lietu, kas ir jādara. Un es dzirdēju, ka šovakar būs baigi labais pasākums. Kas par pasākumu būs? Diskotēka, mūzika, kas tas būs pasākums? Mēs stampāsim grīdu. Ko nozīmē stampāt grīdu? Priekš tiem, kas nezina, es nedomāju, ka ir kāds, kas to nezina. Bet nē, tā būs balīt labākās tradīcijās ar skaļu mūziku, skaļu interesantu latviešu mūziku un ar ļoti jauku pūli. Vai tu domā šādus pasākumus vēlreiz atkārtot, vēlreiz rīkot, varbūt tāpēc, ka šis ir pirmais pasākums un tāpēc cilvēku neapmeklētība tik maza, bet varbūt nākamajā pasākumā tev liekas, varētu būt vairāk? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka viņiem ir jāatkārtojas un tam jāiep tā tradīcija, jo apsēstas tauteni, tur cilvēku rindām stāv. Vienkārši fiška ir tāda, ka tauteni ir tauteni, saprot, visi grib spēlēt, visi grib ālēties. Vienkārši ideja tāda, ka vajag laikam kaut kā savādāk to pašā sākumā, vai ātrāk vai vēlāk. Mums ir jānonāk pie visiem slēdzieniem, bet nē, gribās vēl tam jānotiek ir tā, regulāri. Es domāju, varētu kaut vai 2 reizes gadā mierīgi taisīt. Taču ziemā jāstājas slēpošana. Labi, liels paldies.